Es pats esmu dzimis Dobelē un no pirmās dienas faktiski dzīvoju šajā reģionā, Tērvetē, Kroņautas ciematā. Tēvs bija galvenais agronoms toreiz saimniecībā Kolfozā Tērvete. Mamma arī ir agronoms, strādāja Dobelē, lauksaimniecības pārvaldē. Un tā mana saikne ar laukiem, ar lauksaimniecību faktiski sākās no pirmā brīža, kad es droši vien sāku staigāt. Visu to savu dzīvi arī esmu pavadījis šeit. Šie te lauki, šīs te vietas man ir zināms un pazīstams no tām bērnu dienām, kad mēs te mazliet nepieskatīti no šīs dienas viedokļa raugoties no rīta līdz vakaram staigājām pa laukiem vairākus kilometrus prom no mājām. Gan arī, protams, šobrīd, kad tie saimniecības lauki plešas tepat visapkārt mazliet tuvāk un tālāk, bet tomēr šeit pat uz vietas. Zeme ir visa pamatā. Tas nav tikai ražošanas līdzeklis. Viņa ir jāciena, jāmīl, un tikai tad, ja tev, manuprāt, ir šāda attieksme pret viņu, ir pamats cerēt, ka viņa tevi ar kaut ko arī atalgos un dos tos augļus, par kuriem tev rudenī priecāties. Latraps tika dibināts, veidots, domāts par to pirms 25 gadiem. Tie bija pilnīgi citi laiki nekā ir šobrīd. Un toreiz tā situācija kopējā ar graudkopības nozari bija diezgan tāda bēdīga. Un tā sajūta bija tāda revolucionāra, kaut kas jāmaina, kaut ko vajag, kaut kas pašiem jādara, lai to situāciju mainītu. Un es brīžiem domāju, ka mēs varbūt līdz galam nesapratām to visu atbildību, ko mēs uzņemamies tajā brīdī. 2000. gada 22. aprīlī tika likti paraksti zem dokumenta, kas apliecināja, ka kooperatīvs Latraps ir nodibināts. Šobrīd skatoties mazliet varbūt arī tā bezatbildīgi un brīnumaini, ka tas tiešām tā realizējās, bet tur bija pamatā ticība, protams, arī darbs, bet veiksme ar mums ļoti stāvēja klāt vismaz tajos pirmajos gados. Droši var teikt, ka ceļš, kuru mēs gājām un ejam joprojām, ir bijis pareizs, viņš ir bijis vajadzīgs zemniekiem. Un tā, zināmā mērā, ir tāda kā misija būt šeit, palikt tur, kļūt vēl spēcīgākiem, piedāvāt savus pakalpojumus. Mēs šobrīd strādājam arī kā tāds garants, lai tā konkurence, kura šobrīd ir liela, nesāktu spiest uz to zemnieku un mēs neatgrieztos atpakaļ tajā punktā, kur mēs bijām 99. 98. gadā. Vai kā tev liekas, skatoties no šī brīža vēl 25 gadus uz priekšu un mēģinot iztēloties, kāda būs Latvijas lauksaimniecība tajā brīdī, vai tur joprojām vēl būs vieta kooperācijai, vai kooperācija kā principu kopums joprojām būs tikpat svarīga kā tos gadus atpakaļ? Vieta nacionālā kapitāla uzņēmumam Latvijā noteikti būs. Un tad mūsu ienākums ir aizvest šo te uzņēmumu arī līdz šiem nākamajiem 25 gadu nogrieznim, lai mēs ar tādu pašu lepnumu kā šodien varam sagaidīt Latraps 50 gadu jubileju. Vai tu redzi jau šodien notiekošas lietas, kuras nākotnē kļūs par milzīgu daļu no Latraps? Moderna lauksaimniecība, kas balstīta zināšanās, inovācijās, un Latraps vieta šajā te modernajā lauksaimniecībā ir tas, pie kā mums noteikti ir jāstrādā jau šodien, rīt un pēc gada un arī droši vien pēc 25 nākamajiem gadiem. Tas nav nejaušība, ka mēs šobrīd varam runāt tiešām kā vienu no lielākajiem nacionālā kapitāla uzņēmuma pārstāvjiem Latvijā. Kas ir tas, ko mēs nedrīkstētu pazaudēt? Tā ir attieksme pret saviem biedriem, pret saviem klientiem, godīga, godprātīga attieksme. Man liekas, ka tā ir tā pamatvērtības, kuru noteikti vajadzētu balstīties kooperatīvam nākotnē. Un man jautājums, kā tu no
no vadības puses redz šo te jautājumu, šīs lietas. Man liekas, to Latraps spēku šobrīd nosaka ne tik daudz mūsu apgrozības vai mūsu peļņu vai dividendes, cik nosaka tās mūsu reputācija, mūsu loma zemnieku dzīvē, un ka mēs vēlamies redzēt spēcīgu zemnieku sev pretī arī nākošos 20-25 gadus. Es gandrīz esmu pārliecināts par to, ka pēc 25 gadiem Latraps būs tikpat spēcīgs, tikpat jauneklīgs, tikpat motivēts un tikpat uz nākotni vērts kā šobrīd. Ja. Labas lietas lauksaimniecībā vislabāk var novērot tad, kad mēs novācam rāžu. Ja. Tas ir tas gandarījuma moments, kad mēs kuļam graudus, rapsi, vienalga. Mēs redzam tos darba augļus. Un tas nevienmēr, bet tomēr tas ir tas brīdis, kad mēs varam gūt to gandarījumu, ja viss ir izdevies. Ja. Un tas sniedz to varbūt to pacēlumu un to tā kā sajūtu, kad jā, nu, ir forši, ir izdevies, bet, protams, vienmēr ir vieta kaut kādai cerībai, ka varētu būt kaut kas vēl labāk. Un tas dod arī to spēku laikam virzīties uz priekšu. Jo. Sasniegt to ideālu, droši vien neviens vēl to nav izdarījis, un visi cer, ka tā labākā raža viņiem ir vēl priekšā. Man 2 dēli strādā saimniecībā, protams, viņiem pašiem jau ir bērni, kur aug un skatās uz vecākiem, uz vecvecākiem, ko viņi dara un domā noteikti jau šobrīd, ko viņi darīs tālāk. Ja. Nu, jāsaka, ka es tā ļoti apzināti nekad neesmu mēģinājis virzīt viņus ne lauksaimniecībā, ne profesijas izvēlē. Bet redzot to, ko daru es, ko darīja mani vecāki, droši vien, ka katram jau formējas bērnībā kaut kāds priekšstats par to, ko viņš grib darīt, un vai tas ir forši. Taviem sasniegumiem noteikti ir, tos rada vairāki faktori. Noteikti tās ir zināšanas, noteikti tā ir pieredze, bet bez veiksmes arī tur iztikt nevar. Un intuīcija. Jo brīžiem pilnīgi neizskaidrojami tu pieņem lēmumus, kas ir dziļi intuitīvi, tev šķiet, ka tā vajag darīt. Nav īsti racionāli tam izskaidrojumu, bet tev tiešām tā šķiet, ka tas būs pareizais risinājums. Un sanāk, ka arī tā tas ir. Ja. Lauksaimnieki nav ļoti, bet tomēr ir mazliet māņticīgi. Un tic, ka atsevišķi ticējumi, rituāli spēja arī nest vai sniegt labus rezultātus. Latraps – durvis uz pasauli.